Ļoti daudz cilvēki zina, kas ir krākšana, visnotaļ ir dzirdējuši, vai kāds dzīvesbiedrs krāts, vai kāds draugs. Ja, noteikti tas nav nekāds noslēpums nevienam, visi to zina. Par krākšanu tā kā koks ar diviem galiem. Ja, no vienas puses tas nekas nav, bet no otras puses var slēpties bīstama slimība apakšā zem šīs krākšanas. Un tā bīstamā lieta ir šie te elpošanas traucējumi, jeb miega apnoja, jeb miega apnojas hipopnojas sindroms, kā to mēdz ārsts dēvēt. Pirmā lieta ir sūdzības. Tātad vai pacients pats sūdzās, ka viņš krāc, vai arī viņam dzīvesbiedri aizrāda, citreiz iebikst, ja, un saka, tu krāc, tu man traucē, pagriezies, nekrāc. Ja. Tas ir ļoti svarīgs simptoms. Un jo skaļāk krāc, jo spēcīgāks simptoms tas ir. Otra lieta, ļoti svarīga, teiksim, sūdzība ir elpas apstāšanās, jeb pauze. Ja gultas biedrs ir parādījis vai aizrādījis, ka tu neelpo, tev apstājās elpa, aizkrīt, tas ir ļoti tāds svarīgs simptoms. Un trešā lieta, uz ko mēs ļoti vēršam uzmanību, ir dienas miegainība. Šeit mēs redzam, kā cilvēks elpo pilnīgi normāli. Gaiss ieplūst ar degunu un nedaudz arī caur mutes dobumu, brīvi netraucēti trahejā un plaušās. Šeit mēs redzam iespējamo šauro vietu, kas parasti arī ir mēles saknes līmenī, un nedaudz sašaurinoties šai te vietai, gaisa plūsma tieši šajā zonā pātrinās. Ātrā gaisa plūsma, mīkstās augstais vibrē, rada troksni, krākšanu, traucē apkārtējiem. Nākamais solis, jau tad, kad attīstās elpošanas traucējumi, jeb šī apnoja, redzam, ka gaiss iesprūst, apstājās, diafragma strādā, kruškurs kustās, bet gaiss iekšā neiet. Līdz brīdim, kad samazinās skābeklis līdz kritiskajai robežai, smadzenes to neiztur un pacientu modina. Ilgstoši pauze nebūs. Ja jums ir šādas sūdzības un simptomi, tad noteikti ieteiktu vērsties pie miega speciālistiem, Veselības centrā 4, vienkārši zvanot vai pierakstoties pie speciālista. Stacionāra izmeklēšana mums notiek Veselības centrā 4, kad pacients ierodas uz šo stacionāru, mēs viņu satiekam, mēs viņam izstāstam, kāda būs procedūra, kāda būs diagnostika, mēs viņam uzliekam šo diagnostikas iekārtu virsū un pacients dodas gulēt. Viņš guļ, nakts laikā viņu ik pēc pāris stundām, teiksim tā, uzmana, vai nekas nav nokritis nost, vai diagnostika rakstās, vai būs kvalitatīvs ieraksts. Un attiecīgi, tad, kad pienāk rīts, tad ņem nost, pacients dodās mājās, mēs dodamies analizēt ierakstu, analizējam ierakstu, un pēc tam jau ar konkrētiem datiem, konkrētu slēdzienu, mēs arī piedāvājam kādu no ārstēšanas variantiem. Ārstēšanas varianti pa lielam, tādi galvenie, tādi vilcieni ir 4. Ja? Pirmais variants ir dzīvesveida maiņa, otrs ir pie dzīvesveida nelietojam alkoholu pirms gulētiešanas, nesmēķējam pirms gulētiešanas, viegli elpošanas traucējumi vai vienkārši krākšana, tad ir iespējama tādas mutes aparatūras izveide, ar kuru mēs paplašinām augšējos elpceļus. Nākamā terapijas iespēja ir šāds te aparātiņš ar masku. Tas ir smagiem elpošanas traucējumiem. Terapijas izvēle numur 1. Visefektīvākā un principā tādēļ mēs ar viņu arī strādājam. Terapijas būtība ir atkal iedarboties uz šiem šauriem elpceļiem, ar gaisa spiedienu viņus atvērt vaļā. Atspiežam elpceļus vaļā, un cilvēks mierīgi elpo. Šī terapijas metode ir visefektīvākā, un šie pacienti jau pēc pirmās nakts viņi ir principā sajūsmā. 4. terapijas metode ir ķirurģiska metode. Tas ir tikai tiem pacientiem, ja tiešām ir kaut kas acīm redzams augšējos elpceļos, ko var ķirurģiski samazināt, noņemt un padarīt elpceļus plašākus, tādi pacienti nav ļoti daudz.